Nu tā, čau ņindzas. Šodien turpināsim ar 46. činīt Ivo. Kā saka, kas nav lietas kursā, pastīties iepriekšējās sērijas. Tā ir 323. kupeja, 2.5 benzīns. Nopirkām viņu priekš Ivo činīt driftam. Un viņam ir 11 gadi, tā kā ņemot to vērā. No, tā kā šodien turpināsim, un ko es gribēju teikt pirms sākam. Bišķīt YouTube kanāls mans ir tāds nonīcis, maz skatījumu, maz laiku. Gribētu teikt, ka atbalstam Ivo un viņa projektiņu, saliekam laikus avansā, skatāmies, abonējam un gāžam skrūvēt. Dai, tā kā, let's go! And let's go! Ņindza. Netaisi ciet, mums vajadzēs vaļā viņu. Ko mēs šodien darīsim šitajā viģikā? Ko? Liksim koilas, ja? Jā. Ko mēs vēl te esam izdarījuši? Kas nav trāpījis viģikā? Sveces nomainījā, vai ne? Ko vēl? Ar zondi netikām galā. Uzlikām zondi un mašīna vispār negāja. Trubu pielikām. Jā, mums izšāvās antifrīzes ārā. Uzlikām trubu, un tas ūdens sūknis, ko uzlikām, man nešancē mums, ja? Jā, lai nopirkām jaunu jau. Ko mēs vēl jaunu paņēmām? Ūdens sūkni un... Sveces. Mums jau šitā truba arī bija nost, elpošana. Un vēl antifrīz truba arī mums nošāvās nost, iztecēja ārā. Tā vēl reku gaisojumos ataisījām, lai var atgaisot antifrīzu. Labi, tur provodka čakarējās. Bet labi, šodien tad ceļam augšā, ja? Ņemam no striepas un sāksim likt koilas virsū. Ko? Ja? Davai, sākam šancē. Liksim šitādas koilas virsū, ja? Reklāmu netaisīsim. Neviens mums viņas nesponsorē. Bet, lielākā daļa gan jau, ka zina, kas tās ir pa koilām. Viņas mums kaut kādas upgradeotās ir, kur atsūtīja ar papildus šitām jaunām apakšām. Tās bija vecā tipa ar šitiem te. Ar šitiem sūdiņiem. Šitā te un šitā. Bet mums iedeva līdzi jaunā tipa šitādas reku. Papildus komplektā. Kā tā? Liksim virsū, ja? Ko? Ja? Kur tu viņas dabūji? Pats nopirki? Nē? Es, ja? Uzdāvināju. Nē, rūķis. Rūķis, ja. Nevar paskatīties, kādi kluči vispār tur. Te ir labi kluči. Vienkārši tās bremzes no stāvēšanas sarūsējušas. Tikai kāpēc terku netrināsīt pa laiku? Notrīsies, sāks braukāt, notrīsies. Mēs jau braukājam. Bet pagad, tas Uz upi bijām. Mēs uz 100 kilometriem braucām. Tur nav skrūvis. Neko redzēt mums pogošanas. Tā, sāksim ar aizmuguri, ja? Aizmugurē ir diezgan vienkārši. Sāksim ar viņu. Liksim bez regulātoriem, jo parasti ar viņiem ir diezgan augsta tā mašīna. Tad mēs viņus ņemsim ārā. Un apmēram kaut kā tādu gabalu sanāks zemāka mums viņa. Tā kā šitos mēs neliksim. Kā pēc zemāka?
Nu, tāpēc, ka viņi baigi gaisā stāv, kad šitos uzliek. Nu, jā, bet kad izņem ārā, tad viņi zemāk. Principā, tur jānoņem ir hamīši, apakšā viena skrūve, augšā 2 skrūves, atsperi ārā, atsperi iekšā, vai ne? Un gatavs. Tā kā tu viņu pacelsim mašīnu un skrūvēsim, pacies, kas mums rekur zāles ir no pļavas spolēšanas. TikToks nobloķē mums to video. Vai pat pišiki Vai nu jā, vai nu kāds ielika. Nē. Ar vienu arī nevar nobanot. Jā, vairāk. Tikai kāpēc viņu nobanoja, nezinu. Tāpēc, Ir pilns TikToks, kad tādi puikas driftē, un tas jau nav pa koplietošanas ceļiem, bet pa pļavu. Bet nu labi. Tagad ne pa to ir tēma. Sāksim šancēt, iedosim sīkajiem darbu skrūvēt augšas vaļā. Vai ne? Sīkais. Labi, Ivo. Nā, čurp skaties. Jā, tas 2 skrūvis. Te vajag 13 atslēdziņu šitās abas. Šitēni skrūvēt vaļā un tur vaļā. Un šitēni vajadzētu ar drāšu birsti aptīrīt. Un pēc tam mēs varētu kādā brīdī tur kaut ko uzpūst, lai nerūsē tālāk stakani. Tā kā daisāt šancēt. Ja? Ar atslēgu? Jā. Jā, kā tev tur iet? Ar muļinē, ja? Pirmais būs nostūli. Tad otru atskrūvēsim, celsim augšu. Pasties labas, ka jabas. Svaigi amīši. Kaut kur varēs vēl uzlikt. Vaš kādam var pārdot. Nu, jā? Pamēģini iespiest iekšā amīši. Paskaties, normāli šancē, cieti. Viņa jau ir iestaigāta. Mums viņai vienīgi augšēji atbalsta baigi grabēja. Normāli amīši šitos vēl var nemest ārā. Zipā atstāt kādreiz var noderēt. Not, amīši nost. Tad mēs varam izvilkt ārā atsperes. Atsperes, tad citu kur jau ir aplūzušas jau. Reku nolūzuši galīgi. Redzi, nav. Liksim iekšā tās maziņās, laidīsim lejā un skrūvēsim klāt. Būtībā te diži nav ko filmēt un rādīt. Parādīsim jums gala rezultātu, jā. Tā kā uzliekam un tad ķeramies pie priekšsko. Nu tā, aizmuguri esam salikuši jau, ja? Mēram kaut kādu augstumu uzlikām, pēc tam jau vajadzēs tā pieregulēs vēl, bet aizmuguri principā mēs esam beiguši. Tagad sāksim ar priekšu, ja? Jā, tikai pagaid notīrīt. Labi, pagaid tā. Labi, siešu uz otru pušu šancē. Priekšu mums ir 2 momenti svarīgi, lai atnāktu šī skrūve vaļā. Hamuta, kas piehamutē amortizātoru, galvenais, lai viņi nenolūst. Ja viņas atnāks vaļā, tas ir super. Ja neatnāks vaļā, tad nāksies čakarēties, tad mums, nezinu, ievilksies tas viss process. Bet, nu, te principā nekā sarežģīta nav. Viena skrūve apakšā vaļā un 3 augšā vaļā un atsaiti jāatskrūvē. Būtu ar forši, ja mēs atsaiti varētu saglabāt. Tā nevajadzētu pirkt jaunas. Un liekam virsū, vai ne? Aizmirsu pieminēt, ka mums ir diezgan kručenās koilas. Mums ir ar cietības regulēšanu.
Aizmuguri mēs uzlikām uz viscietāko. Priekšu droši vien arī liksim uz cietāko, tāpēc, ka tai mašīnai ir jaudiņi tik, cik ir, tā kā mums vajadzēs maksimālu cietību, lai maksimāli raujas mašīnu nost saķeri, lai būtu maksimāli minimāli. Un tad jau, kad augsts skils, augsts ātrums, vajadzēs saķeri, lielāku jaudu, ko mēs procesa gaitā, vai ne? Ko? Es neko nedzirdēju, bet jā. Man tur mūzika skaļi šancē. No, skrūvēsim nost jāmīšus. Principā te ar procesu īsti nezinu, ko tur. 3 augšā skrūves un tās apakšējās. Tā kā šancējam. No, šitās skrūves mums atnāca vaļā. Jaņikā, tā kā nebūs jāčakarē. Malcam tālāk. Nu, ko teiksi? Visi jau tur Visu esam salikuši, ja? Ko? Visi diena jau būs savu. Atlika saregulēt. Un dzīsim ārā, vienīgi varbūt šitās riepas jau vairs mums nederēs. Liksim citus diskus tad. Nelamājies, lūdzu, jaunieki. Tā. Kuras tad liksim? 3, liksim tos tavus diskus. Cerams, ka nederēs. Crossbara. Nu, tos amīšus mēs jau pēc tam saregulēsim, kā mums vajadzēs. Pagaidām uzliksim apmēram. Kā vispār viņš izbrauks ārā? Nu, saliks neizbrauks ārā. Žuru, ka jau iet ārā, šis arī izies. Viņš reāli, viņš tik zemu izskatās. Viņš ļoti zems būs. Kādreiz man bija komentārā prasīja, lai pastāsta, kā noregulēt koilus. Nezinu, kā viņas noregulēt. Vienkārši ņem un regulē tā, kā tev pašam vajag. Viss. Vai ne? Kā es varu zināt, kā vajag priekš tevis noregulēt koilus? Cik zemu, cik augstu, cik cieti, ko? Ha? Es to nevaru zināt. Tā kā ņem atslēdziņas un regulē, vai ne? Ko? Džoni, ko? Labi, liksim riteņus virsū un skatīsimies, kas mums ir sanācis. Ritakus? Jā, novāksim šito maliņā. Liekās detaļas rezervērē, kur šitie būs. Filmē tagad savu. Nezinu. Kaut kādu montāžu uztaisīs priekš šitā. Es pa visu dienu izdarīju. Notīrīju šito, visu dienu šo apvelku, bišķi bremžu disku un te kureju. Un tad atskrūvēju tur un pieskrūvēju. Notīrīju šito un teicu arī kaut ko. Un viss palīdzēja arī kaut ko nofilmēt. Labā, Litaki! Tie man jau patīk, man viņi iepatikās. Viņi izskās kā 19. Tāpēc, ka maziņa riepa. Nu ko, nu viss salikts ir, ja? Apmēram. Visi dienas, ko aizgāja. Laidīsim lejā, skatīsimies, kas mums sanāks. Džoni! Džonis! Džoni! Prom! Prom davai! Pš! Dai!
Limburgeri. Daili. Cik zems būs? Dēļus vajadzēs tad apakšā. Viņš jau zems izskatās. Nelamājies. Nu, nevar nelamāties. Atkāpies drusciņ. Aizmugurī. Tā mums ir, izdzīsim ārā, apstīsimies vēl no āras. Tā izskatās. Moška jā, vai var izstāst, ka varbūt priekšu vajadzētu čučuķi augstāk, bet to skatīsies, lai mašīna ir plus mīnus līmenī, bet kaut gan, ja mums ir pamaz jauda, tad mums vajadzētu pakaļ drusku augstāk. Bet dzirdi, te jau dēlis ir mazāks tur augstāk. Tas nekas. Arī, jā. Tā kā, reku mums vecie amīši. Priekšējos gan jau metīsim ārā, atsperes aizmugurējās ar metīsim ārā. Tos amīšus mēs kaut kur noliksim, lai pastāv. Rezervē kādreiz mazums nodara, jo viņi diezgan labi izskatās un svaigi. Tā kā varētu viņi palikt mums kādreiz kaut kur. Ar to arī tad beigsim šito vidiku, ja? Ko? Būs bomba, tu tikai kapatu akal neaiztaisīji. Diezgan stingri jātaisa. Tā, ko tad mēs nākamajā vidikā darīsim? Ko? Kas mums paliek? Uzliek hidroroceni. Pirmais jāsagaida ir štucerīši tie, vai ne? Tie trubiņu galiņi. Tas ir kopā ar hidroručniku. Uz aizmuguri trubums kaut kur ir pušu, bet ķipa bremžaļa nekur nes. Bet labi, tas pēc tam mēs tiksim galā. Jā, hidroručniks. Stūri uzliksim, tā kā brauksim driftēt. Lai viņi nav te nebojājās mums skrūvējot visu kaut ko. Mēs varam arī kaut ko pārdot. Mēs varam šitos multistūri pārdot. Mums ir maģis ar navigāciju. Tur kaut gan ekrānā ir svītra, jā, bet var pārdot. Mums ir elektriski regulējami krēsli, kurus mēs varētu pārdot, bet mums tad vajadzētu nopirkt vietā parastos arī kariņikus. Jā, elektriski regulējumi vienam ir nekur tāds defektiņš, bet viņi viss funkcionē, strādā, te ir caurumiņš. Te ir kur saglabāts. Memorijas, jā. Viņa kaut kā tur izdevies. Mums ir aizmugurējie beņķi. Principā mēs varētu visu komplektu beņķiem pārdot kādam, ja kādam vajag. Tā kā cenas piedāvājat paši. Īstenībā tā ir laba opcija, vai ne, priekš tevis? Vajag memorijā manu krēslu novietojumu saglabāt. Un tad tik piespied un viņš maina pozīciju. Bet jā, viņi drausmīgi smagi ir. Mums labprāt būtu parastie beņķi, viņi būtu krietni vieglāki. Un tad tur tā maģim arī pilns bagāžnieks sadām navigācijām, kodiem disku lasītājiem. Tā kā tā. Jā, pie kā mēs... Labi, to jau nevajag. Tā, labi, pie kā mēs palikām. Mums jāuzliek ir hidrorocene, jāsamitina reduktors, jāuzliek stūre un jānomaina ir... sūknis dzeses, jo viņš sāka tecēt. Viņš bija labs, svaigs, jauns, lietots, bet sāka tecēt. Un tad, principā mēs to varētu visu nākamajā vidikā izdarīt, ne? Bet tad mēs varētu nākamo vidiku uztaisīt no trases, vai ne? Ko? Ja? Ko? Šogad vajadzētu aizšaut vēl. Pa slapju kaut vai pabraukāt. Labi, nav jau tev jāakstās. Tā kā, dai, Inzes, līdz nākamajam vidikam. Ko? Dai. Čau.